Labvakar, cienījamie skatītāji! Šovakar turpinam raidījumu ciklu par populārās injekcijas nebūšanām. Un studijā es aicinājis Līgu Apini. Labvakar, Līga. Labvakar. Izstāstiet, lūdzu, ko jūs darījāt un kāpēc jūs to darījāt un kādas no tā ir sekas? Tā īsti vēlme man to darīt nebija. Es tajā brīdī biju slimības lapas, pat cik ārstēju potītes mežģījumu un sastieptu pleca locītavu. Tenisa spēles laikā sastieptu pleca locītavu. Un tad man bija fizioterapijas, pat diezgan ilgstošas, bija arī blokādes. Bet tas viss man pat tajā laikā netraucēja skriet, sportot un regulāri 3 reizes nedēļā vismaz skrēju 5-7 kilometrus. Respektīvi, līdz tam jūs bijāt pilnīgi vesela, sportiska sieviete, jauna, jā, un sportoju regulāri. Un ne par ko nesūdzējāties? Ne par ko. Par labi, bet citām jūs sakiet, ka jūs tā kā problēmām negribējāt to darīt, bet kas bija tas iemesls tomēr, kāpēc jūs to izdarījāt? Strādāju benzīntankā par pārdevēju un izjutām tur diezgan šo te spiedienu, jā, jo tā kā vadība piedāvā. Pastiprināti nāca arī cilvēki un pastiprinātas dezinfekcijas un informācija, kad tas ir jādara, jo saslims un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc tu nesaslimsi un pasargāsiet sevi un arī tas, ka turpmāk nevarēs strādāt, ja nebūs šī te procedūra veikta. Kad jūs to procedūru veicāt? Kas bija par datumu? Tas pirmais bija 13. maijā. Tas ir 2021. gada 13. maijā. Tas ir nepilni 2 gadi atpakaļ. Jā, nepilni 2 gadi atpakaļ. Maijā bija tā pirmā procedūra, un kad bija nākošā? Nākošā procedūra bija 10. jūnijas. Bet jums ir pavisam 2 viņas? Pavisam man ir 2. 10. jūnijā bija otrā. Tad nākamā dienā es jutos ļoti slikti. Kas bija Protams, slikti? man teica, ka jādzer daudz šķidrums, tad tas viss vieglāk, ja gadījumā ir kaut kādi. Es izdzēru, man liekas, vismaz 4 litrus ūdens pa to dienu. Reiba galva, izteikti stipri reiba galva un galvas sāpēja. Bet cik tas tā kā nevar nostāvēt vai jāiet pieturoties? Vai? Nespēks. Tāds, ka pieturoties jāiet, tā nebija, bet nespēks bija. Tajā dienā bija silta, saulaina, pat karsta diena. Nevarēja pliku galvu iziet ārā. Kāpēc? Kā saule uzspīdēja uz galvas, man likās, ka man pāršķelsies. Ļoti sāpēja galva. Kā saulē vispār izteikti. Saule, Un kas vēl bija bez temperatūras un galvas sāpēm un nespēka? Pamazām jūtu, ka sāka vēders darboties ne tā kā ierasts. Kas bija vēderam? Pareizāk sakot, nedarboties vai darboties haotiski. Jā. Pēc ēdienreizēm, pēc katras ēšanas vienalga pat likās, ko es apēdu, man vēders burbuļoja, tur uzpūtās. Bet sāpēja tā kā abas daļas, gan vēders, gan sāpēja muguras. abas daļas, muguras lejas daļa un vēders. Vēders vairāk nesāpēja, kā viņš vairāk haotiski darbojās. Un cik ilgi tas turpinājās? Tas turpinājās ilgi. Apmēram novembrī man sāka normalizēties. Tas ir kādu, faktiski viņš ir vairāk par gadu, kādu pusotru gadu. Pusotru gadu, jā. Es saku, pusotru gadu bija. Bet tad pat par to pusotru gadu jūs kaut ko darījāt, gājāt pie dakteriem, dzērāt kaut kādas zāles, kaut kur konsultējāties, un viņš mēģināja kāds kaut ko palīdzēt. Jā, es uzreiz pēc Jāņiem pieteicu pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts nosūtīja man uz kolonoskopiju, vēdera dobumu sonogrāfu, visas analīzes, asins analīzes, pilna asinsainā, urīna analīzes, pēc visas analīzes un datortomogrāfs vēl bija mugurai. Un kaut ko atklāja, kaut ko sameklēja? Analīzes neatklāja neko. Asins analīzēs nedaudz paaugstināti leikocīti bija. Bet tad faktiski tas jautājums palika tāds tā kā atklāts, tā kā bez konkrētas atbildes. Kas tas tāds, no kā tas ir? Neziņa bija vispār, no kā tas ir. Datortomogrāfā atrada 2 mm disku trūci. Un tad ar to man nosūtīja pie rehabilitologa. Es aizgāju ar šīm analīzēm, izmeklējumiem pie rehabilitologa. Viņš man skatās lielām acīm uz mani. Viņš saka, ko tu no manis gribi? Ar tādām analīzēm, ar tādu diagnozi pie manis nenāk neviens. Cilvēki staigā un strādā ar 12 mm trūcēm un nevienu.
Un tā nav problēma, ar kuru tu nāc un te čīksti pie maniem. Bet tad ieteica, nosūtīja mani pie fizioterapeita. Es aizgāju uz tiem viņam elementārus, vienkāršus vingrojumus, nogulties uz paklājiņas grīdas, stiprināt šos muskuļus, pacelt kāju. Es nevaru pacelt kāju, man ļoti sāp. Viņš saka, klausies, tas nav tava disku trūce 2 mm. Šādas sekas nav no tā. Bet tā kā mugura sāpēja atkal. Jā, sāpēja mugura. Sāpēja mugura un nevarēja sasprindzināt. Pie katras fiziskas piepūles ceļot kaut ko vai vienkāršu mājas darbiņu veicot. Nu labi, un pēc fizioterapeita tad tā kā turpinājāt vingrot, jeb sapratāt, ka nevariet? Nē, fizioterapeita man ieteica vingrinājumus, viņa teica, tev ir jāveic šie vingrinājumi, un tad es katru dienu, vēl tagad, katru rītu, man neviena diena nav bijusi, ka es neesmu vingrojis. Ir rezultāts no tiem vingrojumiem, jeb sāp tāpat? No vingrojumiem ir rezultāts, kad es varu sasprindzināt vēderu, es varu... Man nostiprinājušies muskuļi var būt tā, ka man sāp vienalga, bet es varu daudzas lietas izdarīt arī ar to, ka man sāp. Nu jā, bet jūs turpinājāt kaut kur iet, meklēt, vai tas ar to arī tas beidzās ar to fizioterapeitu? Nē, ar to tas nebeidzās, jo man paziņas ieteica muguras speciālistu. Aizgāju pie tā, un tad nozīmēja man blokādes mugurai. Palīdzēja tas, tā kā tas sapiem tikt vaļā, ja sāpes turpinājās joprojām? Tas palīdzēja uz neilgu laiciņu. Tad tas uz mēnesi varbūt palīdzēja, tās blokādes kaut kā darbojās. Un tad jūs turpinājāt meklēt vēl? Jā, man šīs sāpes sākās atkal stiprākas, pamazām sākās stiprākas. Viņš uzrakstīja man medikamentus. Es nezinu, tagad es nepateikšu, vai tās sāpes tieši no blokādēm vai no medikamentiem, bet viss šis te man palīdzēja, jā. Tad man sāka atkal pastiprināt sāpēt. Pamazām, stiprāk, es sapratu, naktīs nevarēju gulēt vairs. Un tad es atkal gāju pie šī paša ārsta. Un tad viņš arī bija pārsteigts, ka man tomēr nepārgāja šīs sāpes. Tad viņš papildus nozīmēja man uz analīzēm pārbaudīt, uz autoimūnijām saslimšanām un magnētisko rezonanci. Jo man pa šo laiku no šī iepriekšējās vizītes 12. oktobrī sāka sāpēt muguras, starp lāpstiņām mugura, no jostas vietas uz augšu līdz pat sprandai. Un pat nevar izteikt, kādas tās sāpes bija, un arī naktīs. Bet atklāja tanīs izmeklējumos kaut ko, vai tas ar palīgas atbildes? Uztaisies šo te magnētisko rezonanci krūšu daļai, krūšu skriemeļiem, un tur neatklāja neko. Tad to procedūru neviens tā kā kopā to nesaista? Es pie katra ārsta ejot teicu, ka man visas sāpes sākās 2. nedēļā pēc 2. šīs te procedūras veiktās. Es sapratu, kad man ir jāsaka ārstiem, ar kādu sūdzību seju pie viņiem. Neesmu es nekāds ķīmiķis, farmakologs, lai izprastu to sastāvu, bet es atrodu informāciju, ka šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Un es tiešām saistu šo te visu, kas notiek ar manu veselību, ar šīm te blakus parādībām pēc šīs procedūras. Tāpēc pie katrā ārsta ejot, es teicu, no kā man sākās. Un gaidu to mirkli, ka kāds teiks, jā, tev tagad ir jāsūta, jāziņo, un es tev aizsūtīšu, vai palīdzēšu, vai likšu, palīdzēšu saprast, kas notiek. Bet viņi nevelk neviens kopā? Neviens nevelk kopā. It kā, jā, tas varētu būt no tā, bet... Bet atrast to iemeslu tā kā nevar? Atrast iemeslu nevar. Un nozīmēja uz papildus analīzēm, kur atklājās, kā viņš raksta, autoimūns polimiozīts. Autoimūna saslimšana, uz jautājumu zīmes, lai precizētu šo diagnozi, viņa pēc analīzēm redzamo, viņš sūta mani pie attiecīgas speciālista, pie imunologa. Un rezultāts no tās vizītes? Uzrakstīja man kādas analīzes, nosūtīja tajā pašā dienā uz Stradiņu slimnīcu aizbraucu. Tur uztaisīja man šīs analīzes, un šīs analīzes bija negatīvas. Es viņai aizsūtu šīs te
ar ziņu, kad ir negatīva šīs analīzes, es viņai prasu, ko man darīt tālāk. Es arī jautāju. Man jautājums vēlos rakstīt iesniegumu Zāļu valsts aģentūrai, jo manas veselības problēmas sākās pēc vakcīnas. Un kā man rīkoties? Un vēl jautājums, vai man atkārtoti jāierodās uz vizīti pie šīs dakteres. Viņa te saka, nē, atkārtota vizīte pagaidām nav vajadzīga. Jūs varat sniegt iesniegumu, un viņi izskatīs, jo šeit ārstam nav ko rakstīt. Viss ir no jūsu vārdiem, analīzes esot labas. Un nesaņēmāt nekādu ārstēšanu? Ārstēšana vienīgā no šīs dakteres bija tas, ka viņa man uzrakstīja neirontīnu. Teica, es varēšu naktīs gulēt, man nebūs tās trakās sāpes. Un varējāt gulēt? Es vēl joprojām katru nakti lietoju neirontīnu. Un man sāka palikt sliktāk. Es 30. maijā uztaisīju, aizgāju uz laboratoriju pati, atkārtoti uztaisīju šīs te analīzes uz antivielām autoimūno saslimšanu, kuras man bija ieteicis šis muguras ārsts. Un es paskatos, salīdzinot, šīs analīzes vēl ir pakāpušās augstāk. Vēl sliktāks rādītājs nedaudz. Un tad, kur jūs gājāt? Es atkal pie sava mīļā labā muguras speciālista, kurš kaut ko, Vismaz bija interesēts jā, darīt kaut viņš ko. bija interesēts, viņš bija laipns, viņš bija pretimnākošs, viņš bija, tiešām mēģinājis saprast, iedziļināties, kas notiek. Un es vēlreiz pie viņa 10. maijā jau devos, jo man sāpes palielinājās jau, es domāju, 10. maijā pieteicos diezgan ātri tiku, jo nevarēju saprast. Es nezināju, pie kāda ārsta vairs iet. Jo man sliktāk un sliktāk un sliktāk, stiprākas sāpes mugurā paliek. Bet viņš atrada kaut ko, tas muguras speciālists, ja tas paliek, kā jau vēl joprojām. Viņš vēl paliek vēl joprojām, jo šī tā kā aizdomas uz autoimūno saslimšanu, tās analīzes pēc citas metodas bija negatīvas, bet pēc parastas metodas viņas ir vēl pozitīvākas, kādas viņas bija sākumā. Tie skaitļi vēl lielāki, sāpes es jūtu, man ir vēl lielākas. Papildus sāk vēl sāpēt tā kā labā ceļa locītava, pēdas pat abas divas, durstošas, dedzinošas sajūtas uz pēdām iet ik pa laikam. Bet tad faktiski sanāk tā, ka jūs esat, pat jau 2 gadus, mokaties ar dažādām nebūšanām, esat apstaigājis veselu rindu speciālistu, labus un vēl labākus, glaunus un vēl glaunākus, un rezultāts faktiski īsti nav. Sāpes paliek arvien stiprākas, un diagnozes arī nav. Diagnozes nebija. Tad es vēlreiz aizgāju pie šī muguras speciālista, vēlreiz bija blokādes kurss, cerībā, ka paliks labāk, jo toreiz man palīdzēja, vismaz uz mēnesi atviegloja, nedaudz palika labāk uz mēnesi. Man varbūt tagad arī būs, bet šoreiz nelīdzēja nemaz. Tas bija 10. maijā. Tad šīs blokādes nedeva nekādu labumu. Tad atkal devos pie cita imunologa, jo viņš arī brīnījās, kā imunologam vajadzēja šīs lietās, ja tā ir autoimūnā saslimšana, tad pirmām kārtām tas ir imunologs, kas pie kā vērsties. Un tad es saku, labi, es mēģināšu pie cita imunologa. Tad es pie cita imunologa pieteicos. Arī tā bija privāta prakse, bet šī te imunoloģe tiešām arī bija vairāk jautājumu, vairāk iedziļinājās nedaudz un arī teica, no kā tas viss sākās, no kā nē. Un tad viņa ieteica, ka man ir nepieciešams reumatologs. Tad es arī gāju pie ģimenes ārsta, jo es biju zaudējusi darbu šīs te slimības dēļ. Nebiju spējīgi iet uz darbu, līdz to man noslēdza slimības lapu, nepagarinot. Jo nebija, kas pagarina, jo nebija izmeklējumi veikti, uz kā pamata var pagarināt slimības lapu. Tas jau bija 21. gada 9. Tad faktiski vēl iznāk tāds papildus efekts. Ja? Jūs veicāt procedūru, ko jums valdības vīri piedāvāja. Jā. Dabūjāt blakni, saslimāt, diagnozes jums nav, slimības lapu jums neviens neturpina. Jā, tad faktiski jums tāpatās jūs darbu pazaudējāt. Un es zaudēju darbu. Un tagad es domāju, vai man to vajadzēja, tāpat es esmu bez darba un pie tam vēl neesmu spējīga strādāt. Tad es varētu jebkādu darbu strādāt, bet tagad es jā, bet vai jums tagad ir tā diagnoze, beidzot, ja tā diagnoze joprojām nav? Diagnoze man ir, bet cik viņa precīza, tad es vairs nezinu, vai viņa tāda arī ir. Jo kurš bija tas, kas jums to diagnozi tomēr beigās uzstādīja? Diagnozi man uzstādīja
Stradiņa klīnikā, Stradiņa slimnīcā, reumatologs, pie kura nosūtīja. Un pie reumatologa arī man bija jāgaida gara rinda, tad es ļoti slikti jutos tā, kad, domāju, es to novembrī varu nesagaidīt pie reumatologa. Tad es uzrakstīju Veselības inspekcijai vēstuli. Vai tas ir normāli, kā notiek, kad to procedūru savu garo saīsinātā versijā izstāstīju un aizsūtīju viņiem. Veselības inspekcija izrādīja kārtējo neinteresētību. Veselības inspekcija man atsūtīja tādas lietas, ko es varu izlasīt arī likumos. Ārsta pienākums ir tāds un tāds. Respektīvi atrakstījās. Atrakstījās, jā. Vienkārši likumi pēc ārsta pienākums ir tāds un tāds. Ārsta pienākums ir sūtīt, darīt, ārstēt un visu ko. Bet respektīvi palīdzība no viņiem nesagaidīja. Palīdzība nebija nekāda, bet pēc šīs vēstules drīz pēc tam man zvanīja šī imunoloģija un teica, ka ir sarunājusi man Stradiņu slimnīcā uzņemšanas nodaļā konsultāciju un izmeklējumus. Tad kaut kāds netieši efekts un tā tomēr bija? Sakritība. Vai sakritība? Es tā iedomājos sakritība. Jā, tas bija, un tad Stradiņu slimnīcā man veica izmeklējumus, analīzes un magnetisko rezonanci. Bet ārstēšana vai jums ir šobrīd, ja tā ārstēšana Diagnoze joprojām? man ir, un ārstēšana man arī ir Bet labāk nosacīta. Ārstēšana man sākās tagad, mēnesi atpakaļ, kad es aizgāju pie 3. imunologa jau. Jo pēc tās ārstēšanas, kas bija Stradiņu slimnīcā, uzstādīja diagnozi M45 aksiāls spondiloartrīts. Tur... Respektīvi starpskriemeļu locītevu, kaut kāds process, ja? Jā. Nu jā. Nozīmēja ārstēšanu sulfasalozīnas. Tagad jums diagnoze ir ārstēšana, jums ir, ir mēnesis, sakiet, lietojat kaut ko jaunu, tur ir labāk vai nav? Vai tas ir faktiski tas pats, un jūs esat tagad pusotru gadu vai 2 gadus tagad, izgājis dažādas, speciālists un procedūras, un esat nonākusi pie tā paša, kad neviens jums nespēja palīdzēt? Nē, es tāpat biju nonākusi pie tā paša, atnākot līdz šai reumatoloģijai, atkārtotā vizītē, kur viņa teica, kontrolēs manas, pastīties manas analīzes. Viņai nolika tās analīzes. Viņa varbūt paskatījās augšējo, kur šādi man viņa stāv, paskatījās augšējo rādītāju, bet man liekas, ka viņa nepāršķīra nevienu lapu pārējās, kā izmaiņas ir analīzēs, dzerot šīs zāles. Un es teicu, ka man no šī sulfasalozīna ļoti sāka reibt galva. Es pēdējās dienas viņu vairs nedzēru, vai kādu nedēļu, vai dienas nebiju dzērus vairs, jo nevarēju paiet. Man tā kā jūras slimība, šūpojās viss, lai man nebūtu slikti, vai es nenokristu, man jāskatās bija vienā punktā. Es nevarēju, man tiešām, un tad es viņus nedzēru tās zāles. Un es šo te saku tai dakterei. Viņš saka, tad pamēģini nedzert. Es saku, es viņas jau nedzeru vairs, jo es viņas nevaru vairs iedzert. Man nepaliek labāk, sāpes nemazinās, bet paliek sliktāk. Viņa saka, tad ārstējies ar pretsāpju zālēm. Es saku, pretsāpju zāles jau es arī dzeru, jo savādāk jau es Bet tad jums īsti bija vērts iziet šo visu riņķi, lai nonāktu pie šī padomas dzer pretsāpju zāles. Jā, to jūs nezinājāt līdz šim. Un te jau ir slēdzienā uzrakstīts algaloga konsultācija. No algaloga es līdz šai vietai arī tiku, līdz viņai. Tajā garajā pusotru gada procesā, vairāk kā pusotru gada garumā. Tiku no algaloga līdz šejienei, un atkal man tas pats no jauna. Tas faktiski sanāk tā, ka šī mūsu saruna, tad, lai ir sveiciens mūsu jaunajai veselības ministrei, lai tas ir sveiciens mūsu veselības inspekcijai, ja, ar dažādām kontrolas nodaļām un citām priekšgalā, ja, varbūt beidzot tomēr atzīt, ka šīs modernās procedūras sekas mums ir, un viņu ir daudz, un viņas ir smagas. Un varbūt, ka tomēr beidzot sākt reāli palīdzēt šiem pacientiem, šiem slimniekiem, tiem, kam jūs esat paši uzspieduši šo procedūru, un kas tagad cieš no viņas. Un varbūt, ka beidzot sākat kustēties un sākat kaut ko darīt. Un jums, Līga, es novēlu, lai jums izdodās tomēr atrast savu speciālistu, kas jums palīdz,
un lai jums izdodas tomēr tikt ar veselību daudz maz galā. Cik jūs to variet un cik tas speciālists to var. Paldies jums par šo sarunu. Paldies, jā.